Ratnieku ciema iedzīvotājiem šie būs īpaši Ziemassvētki. Pirmoreiz svētku dievkalpojums notiks uz vietas jauniesvētītajā Ratnieku lūgšanu namā. Tāpēc Ziemassvētku rītā nebūs jāmēro tālais ceļš uz Stoļaravas, Kalnatas vai Rezeknes dievnamiem, kā tas bija līdz šim. Ziemassvētki esot brīnumu gaidīšanas laiks. Un viens tāds brīnums mums jau ir piepildījies. Šodien mums Ratniekos ir jauns dievnams. Ar labu cilvēku atbalstu, ar gādību šis sapnis ir piepildījies. Iniciatīva izveidot Ratniekos dievnamu bijusi Stoļaravas draudzes mācītājam Juliānam Butānam. Kopumā jauniesvētītā lūgšanu nama celtniecība ilgusi nepilnus 3 gadus. Tas izveidots pārbūvējot bijušā veikala ēku. Priesteris visu centās un darīja savām rokām viens pats, un tikai tajos brīžos, ka viņš vēlējās kādu palīdzību, vai no pašvaldības, vai arī no vietējiem iedzīvotājiem, tad viņam arī tika lūgts, un viņš arī, kā saka, izmanto to darba spēku. Ir vajadzīga cilvēka griba, un vajadzīgi ticīgi cilvēki, kas vēlas, lai viņiem būtu dievnams. Un tieši šis faktors arī, kā sakot, atrisināja šo problēmu, lai cilvēkiem būtu dievnams, kur pulcēties uz kopējām lūgšanām, uz svēto misi un garīgi, kā sakot, augt un attīstīties. Ratnieku pagastā vairums iedzīvotāju ir vecākās paaudzes pārstāvji. Daudziem no viņiem veselības stāvoklis liedza mērot tālo ceļu uz tuvāko pagastu vai Rēzeknes baznīcu. Tāpēc līdz šim Ratnieku iedzīvotāji kopīgi lūgties varēja bijušā bērnu dārza telpās ierīkotajā kapelā. В нашем проходе открылась наша новая церковь. Mums baznīcas atklāšana ir liels notikums. Ir arī savs mācītājs. Tagad jebkurā brīdī varam pie viņa griezties. Ļoti priecīgi, ka centrā ir dievnams. Pavisam drīz dievnams tiks saposts Ziemassvētkiem, un kā paredz vietējā ciema iedzīvotāji, īpaši svētkos jaunā baznīca būs ticīgo cilvēku pārpildīta.